Vācu valodā tu zini šos divus vārdus. Jā un nein. Tātad jā un nē. Bet vai kādreiz tev ir bijusi situācija, ka tu īsti neesi drošs, ko tu gribi atbildēt? Jā vai nē? Jo varbūt tu vēl neesi izlēmis, vai varbūt tava atbilde būs atkarīga arī no citiem apstākļiem, kas vēl nav skaidri. Un ko teikt tad? Vācieši to ir atrisinājuši ar vienu vārdu, un tas vārds ir jain. Tas nozīmē, tu negribi teikt jā, tu negribi teikt nē, līdz ar to tu viņus saliec kopā. Un šeit daži piemēri. Magst du Mathe? Jein, komm drauf an. Tātad, vai tev patīk matemātika? Es nezinu. Tas ir atkarīgs no kaut kā. Vai arī? Willst du mit auf die Party? Jein, ich bin müde, aber es klingt ganz interessant. Tātad, es nezinu, es esmu piekususi, bet tas tomēr izklausās ļoti interesanti. Vai arī tu vari izdomāt kādu situāciju, kur atbildi jain būtu īstā? Raksti komentārā. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!